Sveicināti! Šodien parunāsim par to, kā slāņi darbojas Illustratorā. Piemēram, Photoshopā mums praktiski katrs objekts ir citā slānī. Te viss šitais radioaparāts ir vienā slānī, bet, ja mēs runājam par vienu slāni, tad mēs varam pārvietot attiecīgo objektu dziļāk vai tuvāk attiecībā pret mums. Ar šai gadījumā, ja es izdalu no šīta radio priekšējo daļu, es viņu varu aizbīdīt uz fonu. Lai redzētu, kas ir paslēpts zem šīs te zaļās daļas, mēs varam aiziet uz View un ieslēgt Outline. Šajā gadījumā mums pazūd visas krāsas, bet paliek tikai kontūras. Atgriežamies atpakaļ. Tagad mēs redzējām, kas šeit ir apakšā. Ja mēs noklikšķinām, ejam uz Arrange, nospiežam Send to Back, tad mēs aizbīdām šito te fonu uz pašu slāņa apakšu. Šajā te labajā daļā arī ir jābūt sirsniņai, bet viņas te nav. Tas nozīmē, ka mēs lūk šo te aplīti arī varam izdalīt un aizbīdīt uz fonu. Tātad Send to Back nozīmē aizbīdīt uz apakšu. Šajā brīdī mēs redzam, ka viņš mums aizbīdās par tālu. Viņš aizbīdās arī aiz lūk šitās te fona daļas. Tāpēc ir opcija pārvietot par vienu solīti. Tātad Send to Back tas ir aizdzīt līdz pašām beigām, Bring to Front dabūt uz pašu priekšu, savukārt Bring Forward ir pacelt par vienu iedaļu uz augšu. Un tagad mēs esam pacēluši šo te riņķīti virs paša pēdējā objekta šajā slānī. Un mēs redzam mūsu radio sakārtotā secībā. Tas ir ieskats objektu izvietojumā, kā mēs viņus varam modificēt viena slāņa ietvaros. Ja mēs runājam par slāņiem, tad mēs šobrīd parunāsim par plakāta izveidi. Uzreiz mēģināsim izpildīt kādu darbiņu, lai saskartos ar visām tām problēmām, kas var parādīties. Šajā gadījumā lūk ir paraudziņš, mājaslapa vai plakāts ar Nepālas turisma vadlīnijām. Un te ir iespēja izvēlēties vai aktivitātes, vai apskatīt laiku, vai izvēlēties ēdienu. Tas, ko mēs te liekam, ir pilnīgi nenozīmīgi. Es taisu cita veida plakātu, man ir teātra afiša. Šīs te aktivitātes es aizvietoju ar afiša, vietas zālē un galerija, piemēram, lai paskatītos fotogrāfijas. Un plakāts man ir attiecināts uz kādu teātra izrādi. Un šīs te zīmītes arī apzīmē kaut ko, kas ir saistīts ar teātra mākslu. 3 svītriņas, kā mēs esam pieraduši mājaslapās, mums atver izvēli, piemēram, kontakti un cita informācija, kas varētu būt saistīta ar attiecīgo mājaslapu. Mēs taisām vienu plakātu un, pateicoties slāņiem, mēs viņu veidojam tā, lai mums būtu samērā viegli nomainīt bildi un nosaukumu, un tas jau ir attiecināms uz citu izrādi. Tagad es parādīšu, no kā sastāv šis te plakāts. Ja mēs spiedīsim uz pašu augšu, mums būs ciāna rāmītis, un te mēs redzam, ka rāmītis atrodas slānī augša. Man ir 3 slāņi – augša, fons, un šeit apakšā man ir apakša. Lūk. Kāpēc ir tāds dalījums? Tāpēc, lai es varētu atsevišķi strādāt augšā, piemēram, ja es nospiežu uz šo te atstiņu, es aizteisu visas augšas visiem plakātiem. Ja es nospiežu uz apakšu, man pazūd visas apakšas. Ja es nospiežu uz fonu, tad man pazūd bilde. Tas man dod to, ka tad, kad es strādāju ar šo te attēlu, piemēram, nomainu viņu, es varu pilnīgi atslēgt un nebojāt to, kas man nav vajadzīgs šajā gadījumā. Viss, kas man šeit ir augšējā daļā, attiecas uz pirmo plakātu, ko es esmu paņēmis no Illustratora kursa pamācības video. Te ir tas pats, tikai nosaukts angļu valodā, tātad augša, apakša un fona daļa. Pirms mēs sākam to darīt, es pateikšu, kas ir visas šīs te bildes apkārt. Tātad, lai dabūtu šīs te ikonijas, es vienkārši ievadu pārlūkā, piemēram, kempinga ikonas, un to, kas man patīk, es varu attaisīt atsevišķā lapā, labais taustiņš, copy image un pārnest to uz Illustratoru ar Ctrl+V. Un tālāk es negribu atkārtoties, jo par to mēs runājām jau iepriekšējās reizēs, bet visas šīs te ikonijas mēs varam Properties sadaļā taisīt image trace, izvēlēties, piemēram, 3 colors, expand un ungroup. Katru no šīm ikoniņām mēs varam izkopēt un mainīt krāsu, mainīt līnijas biezumus un tā tālāk. Tad, kad mēs runājam par slāņiem, mums ir jāņem vērā, ka katrs šitais te
ziediņš parādīsies kā atsevišķs slānis. Tātad, ja mēs aiziesim uz layers, mēs redzam, mums ir izdalīts šitais te objektiņš, zaļais, ja mēs attaisām un paskatāmies, kas šajā slānī ir iekšā, mēs redzam milzīgu daudzumu slāņu. Braucam līdz tai vietai, kur mums ir zaļš kvadrātiņš, tas ir aktīvais slānis, un mēs redzam, ka šitā te puķīte ir šajā slānī, un te ir visas pārējās puķītes, un katrs krāsas fragmentiņš ir lūk šeit. Tāpēc mums veidojas daudz slāņu. Ja mums tos slāņus nevajag, tad mēs vienkārši nekopējam neko iekšā, nu vai arī dzēšam nost. Pašas bildes mēs ņemam atkal no cita saita. Manā gadījumā es gāju teātra mājaslapā, skatījos, kādas izrādes mums ir, tad vadīju Džeina Eira Daugavpils. Man met ārā attēlus no šīs izrādes. Un es kopēju to, kas man liekas, ka man derētu šajā te plakātā. Beigu beigās es to saglabāju kā JPG bildītes, kuras jums ir pieejamas linkā zem šī video. Tātad ir pirmais, ir otrais Makbets un Kabarē Dinaburka. Nu un tagad, lai mums vieglāk to visu būtu saprast un uztvert, mēs neizmantosim šito te failu ar 6 slāņiem, kurā katrā ir pa 100 objekti. Mēs taisīsim visu par jaunu. Un kādā veidā mēs to darām? Pirmkārt, mēs varam paņemt kādu no šiem te paraudziņiem. Piemēram, es ņemu šo te pirmo bildīti, Ctrl+C, eju uz ilustrātoru un spiežu Ctrl+N. Taisu vaļā jaunu lapu. Pagaidām man piedāvā standartā A4 lapu. Tas nekas, ka es nezinu tos izmērus, kuri man ir vajadzīgi, tos mēs tulīt atradīsim. Spiežu Create, man parādās A4 vertikālais formāts, Ctrl+V, ielieku iekšā paraudziņam plakātu. Tagad kādā veidā mēs apstrādājam artboardu. Shift-O uz klaviatūras. Un piedzenu šo te lapu savam darbam. Lūk šādi. Gatavs. Un ar bultiņu pārvietojam šo te bildīti ar Shifta palīdzību uz sānu. Un tagad te mēs jau varam veidot mūsu jauno objektu. Slāņu panelī mums ir viens slānis. Pagaidām par slāņiem nedomājam. Pievelkam tuvāk un mēs redzam šeit vāju līniju, līdz kurienei iet šitā te augšējā melnā daļa. Es ņemu taisnu stūri un pa taisno uz šī te darbiņa līdz šai te baltajai līnijai uzvelku formu un pārvietoju viņu pa labi. Un Properties sadaļā attiecīgi nokrāsoju melnā krāsā un noņemu kontūru. Tālāk mums ir lūk šitās te 3 podziņas. Tieši tas pats taisnas stūris un sāku veidot pirmo podziņu, precīzi tos izmērus nevajag atkārtot, bet cenšamies pēc iespējas tuvāk būt. Un atkal pārnesu viņu ar Shift taustiņu šurp. Es viņu, protams, neredzu, tāpēc, ka melns fons, un uzreiz nokrāsoju tātad pipetīte, klikšķinu uz jau esošas krāsas, un man iekrāsojas te, kontūras nav, un novietojam centrā. Nākamais, ko mēs darām, ir veidojam vēl 2 kopijas. Turu nospiestu Alt un Shift, pārvietoju uz šeieni, atlaižu, un atkal ar Alt un Shift pārvietoju uz otru pusīti, atlaižu. Tagad iekrāsojam jebkuru taisnu stūrīti šajā dzeltenajā krāsā. Tagad es ņemu tekstu un rakstu, piemēram, Džeina Eira ar lielajiem burtiem. Pagaidām tas ir melns, tāpēc es visu izdalu, nomainu aizpildījumu uz baltu un piemeklēju attiecīgo fontu. Reāli, kā mēs to darām, mēs ejam cauri visiem fontiem un meklējam to, kas mums labāk der, bet es mēģināšu atrast ātri to, kuru es biju izmantojis šeit. Tas bija kaut kurš no Swiss. Es teiktu, ka šitais izskatās līdzīgs. Es ņemu viņu un vienkārši palielinu savu uzrakstu līdz man vajadzīgajam izmēram. Un novietojam to lapas centrā ar Align. Veidojam šos te uzrakstus. Visu šito mēs varam darīt diezgan uz aci. Atgādinu, ja mēs izdalīsim abus šos te objektus un nospiedīsim centrējumu, mums nobīdīsies mūsu poga. Tāpēc, lai tas nenotiktu, mēs izdalām tekstu, mēs ar Shiftu izdalām fonu, un mēs vēlreiz noklikšķinām jau bez Shifta uz šo te podziņu. Parādās kontūra, un šī podziņa nemainīs savu atrašanās vietu. Tagad centrējam, viss mums apstājas tā kā vajag. Un
teksta krāsa, melna. Tagad kopējam šo te tekstu pa labi, Shift un Alt, mainām tekstu un atkal kopējam pa labi un mainām tekstu. Un visu to pašu izdalām abus, klikšķis uz pogu, centrējums. Izdalām abus, klikšķis uz pogu un centrējums. Tagad liekam iekšā attēlu. Ņemu, piemēram, šo te bildi no interneta, labais taustiņš, copy image, eju uz ilustrātoru, Ctrl+V, un aptuveni ielieku to bildīti tā, kā es viņu gribu redzēt. Varbūt nedaudz palielināšu, kaut kā lūk tā. Un tagad mums vajag nogriezt šitās te liekās maliņas. Ņemam taisnstūri, ilustrātors pats mums noteiks, kur ir tā vieta, kur mums beidzas apakšējais objekts, tas ir lūk šeit, un veidoju taisnstūri līdz šīta plakāta apakšai. Tagad taisnstūris ir izdalīts, Shift izdalu pašu bildi, labais taustiņš un Make Clipping Mask. Un man ir palikusi tikai šīta bildes daļa. Starp citu, es redzu, ka te esmu kļūdījies, te man tas fons vēl ir apakšā. To mēs izlabosim tad, kad būsim slāņos. Mēs vienkārši šo te slāni pārvietosim uz leju. Bet pagaidām izveidojam apakšu. Apakša ir gradienta pāreja no pilnīgi melna uz caurspīdīgu melnu. Kādā veidā to taisām? Taisnstūris un veidoju lūk šeit aizpildītu daļu, kurai pielietoju gradienta pāreju, piemēram, lineāro, tikai ne horizontālo, bet gan vertikālo. Un modificējam pašu gradientu. Tātad ejam iekšā, ņemam gradient options un skatāmies. Mums vajag, lai būtu pāreja no melnas krāsas, tātad lūk šeit mēs izvēlamies melnu, šeit mums būs arī melna krāsa, bet opacity šeit taisām 0. Viņš pāriet no melnas uz to pašu melno, tikai caurspīdīgu. Un ar šo te rombiņu mēs varam noteikt, cik mums šitās melnās krāsas būs no apakšas daudz. Un ir vēl viena lietiņa. Jūs redzat, ka man šī te daļa paliek gaišāka. Neskatoties uz to, ka mēs pārējam tā kā no melnās uz melno, bet šī te vieta ir gaišāka par oriģinālo fonu. To mēs varam noņemt sadaļā Transparency, ja mēs mainām slāņa režīmu uz Darken. Un tagad šo te daļu mēs aizpildām ar kaut kādām ikoniņām. Tad es atgādinu, kā mēs to darījām, ja? Uz pirmā darbiņa parauga. Mēs lejuplādējam no interneta jebkuras bildītes, kas mums patīk. Image trace, šai gadījumā es ņemšu 6 krāsas. Ja mums viss apmierina, tad expand un ungroup. Un tagad mēs varam nodzēst visu lieko un izmantot to pašu cepurīti, vēdeklīti un kaut ko, ko mums vajag. Lai netērētu gan savu, gan jūsu laiku, es jau ņemšu izveidotos savus objektiņus. Viņi jau ir apstrādāti, sagrupēti, un es viņus pārnesu uz jauno failu, Ctrl+V, un ielieku lūk šeit apakšā. Jūs gan atrodiet tādas piktogrammas, kas ir atbilstošas jūsu izvēlētajai koncepcijai, apstrādājiet viņas un ielieciet šeit apakšā. Nu, un tagad mēs varam ķerties jau pie darba slāņos. Kam mums tas vispār ir vajadzīgs? Ja es gribēšu, piemēram, apstrādāt kaut ko, es nevarēšu aiztaisīt visu augšu, jo man tas viss ir vienā slānī. Ja mēs aiziesim uz slāņiem un es uzspiedīšu atstiņu, man pazūd pilnīgi viss. Tāpēc šajā gadījumā izveidosim 3 slāņus augšai, apakšai un centram. Nu, nosacīti pieņemsim, ka pirmais slānis mums ir augša. Jaunu slānīti mēs varam izveidot lūk te apakšā, create new layer. Uzreiz veidojam 2 un nosaucam apakša un centrs. Nu, un, lai būtu viss saprotams, mēs liekam augšu augšā, te būs apakša un centrs būs pašā apakšā, tāpēc, ka visi šitie te objektiņi iet pa virsu centram. Un tagad kādā veidā dabūt attiecīgo objektu pareizajā slānī. Ja mēs uzbraucam virsū jebkuram objektam, viņš mums ir ar zilu rāmīti. Tāpēc, ka šeit ir zilais slāņa apzīmējums. Ja te man viss atbilst augšai, tad te apakšā man arī viss ir zils, kaut gan es gribētu, lai tas būtu zaļš. Kā mēs to darām? Mēs izdalām attiecīgos slāņus, un mums te parādās zilais kvadrātiņš. Šo te zilo kvadrātiņu mēs velkam uz apakšu. Un viss, ko mēs esam izdalījuši, paliek ar
zaļu rāmīti. Tātad tas ir citā slānī. Tikai vienīgi šī te bildīte mums arī ir jāizdala un jāpārvelk uz centru. Viss ir sadalīts pa slāņiem, tagad mēs varam atslēgt augšu, mēs varam atslēgt centru, mēs varam atslēgt apakšu. Vienīgais, kas mums neatbilst šim te plakātam, ir tas, ka šajā vietā mums nav pārējas tādas kā šeit, no melna uz caurspīdīgu, un mums nav šo te 3 svītriņu. Nu tad taisām. Pirmkārt, lai strādātu pareizajā slānī, mēs izvēlamies, ka šī te pārēja mums būs augšējā slānī, ņemam taisnstūri, un no šī te punktiņa veidojam gradientu lūk šādi. Vienīgi es redzu, ka šeit ir pārēja uz otru pusi. Lai nemainītu gradientu uzstādījumos, es vienkārši apgriezīšu šo te slāni, turot Shift taustiņu par 180 grādiem. Un, kā jūs redzat, lai man atkal neparādās šeit gaismiņa, es eju uz Transparency un mainu uz Darken. Šajā gadījumā visas baltās krāsas fragmenti tiek dabūti prom, un šī te cepure ir ļoti skaidri redzama. Un pats pēdējais šīs te 3 svītriņas. Redzot viņas te, mēs viņas varam vienkārši uzvilkt par jaunu. Ņemu līniju un velku lūk šitā turot nospiestu Shift un Properties sadaļā pārliecinos, ka fona nav, bet kontūra ir balta. Lai viņa būtu attiecīgā biezuma, tad man viņa ir jāpavelk maliņā un jāpārliecinās. Laikam attiecīgais biezums būs 1 mm vai tur 0,8. Un kopējam. Viena kopija un otra kopija. Tagad visus šos te 3 objektiņus mēs izdalām, apvienojam katram gadījumam Ctrl+G un pārnesam uz mūsu jauno lapiņu, novietojam tur, kur mums liekas, ka būtu pareizi. Un pārliecināmies, ka tas viss mums ir augšas slānī. Līdz ar to viss ir gatavs. Nu un tagad nedaudz par slāņiem kā tādiem. Esot šajā sadaļā, jūs jau sapratāt, ka ar atstiņu mēs varam ieslēgt vai izslēgt attiecīgo slāni. Ar lūk šīm te bultiņām mēs varam paskatīties, kas mums ir šajā slānī. Nevis izslēgt visu slāni, bet, piemēram, izslēgt tikai kaut kādu uzrakstiņu vai, piemēram, atrast, kur ir rakstīta Jane Eyre un noņemt galveno virsrakstu. Vēl ir kāda lieta. Ja, piemēram, es gribu šeit pārvietot šīs te podziņas, bet man visu laiku traucē fons, es varu izdalīt ar Shiftu pašas podziņas, bet ja es mēģināšu izdalīt šitā, tad man izdalās arī fons. Es varu noklikšķināt, izdalīt šito te fona kvadrātiņu, atrast viņu šeit, un pa labi no atstiņas ir tukšs laukumiņš, ja mēs nospiedīsim uz viņu, parādās atslēdziņa. Tas nozīmē, ka šitā te daļa ir aizslēgta, un mēs viņu nejauši nevaram izdalīt. Tagad, ja man vajag izdalīt podziņas, es izdalu viņas lūk šādi, un man nekas cits netraucē. Ja es esmu uzlicis šo te afišu, es varu iet uz šo te slāni un aizslēgt afišu te. Un arī, lai ko es darītu, es nejauši neizdalīšu viņu un neaiznesīšu kaut kur uz sānu. Tas ir ļoti ērta funkcija, piemēram, tad, ja mums ir nokrāsots fons un kaut kādi objekti uz šī fona, lai mums katru reizi nevajadzētu baidīties, ka mēs ar to fonu kaut ko izdarīsim. Un pašus slāņus pārvietot mēs varam paņemot aiz slāņa un velkot uz leju, uz augšu vienalga. Nu un tagad uzdevums jums. Jūs izveidojāt vienu plakātu, uz šī te plakāta bāzes veidojam vēl 2. Un, protams, ka ja jūs gribat tos plakātus pēc tam izprintēt, piemēram, tur JPG vai PDF formātā, tad loģiski būtu viņus kopēt vienu blakus otram un pēc tam visus 3 izprintēt. Savukārt, ja mēs, piemēram, reāli taisām teātra afišu, tātad mēs vienu uztaisījām, mēs negribam pazaudēt iespēju viņu modificēt. Mēs viņai pa virsu varam uzlikt citu bildīti. Piemēram, kā tas izskatās. Atveru lūk šo Cabaret Dinaburg, izvēlos kādu bildīti, copy image, pārnesu uz šejieni, piedzinu izmēru un lūk šo te bildi, kura man tagad ir aizslēgta, es atslēdzu, nokopēju blakus, labais taustiņš un release clipping mask. Tātad es atbrīvoju formu, kas man bija, un man paliek rāmītis. Rāmītim nav kontūras biezuma, tāpēc mēs viņu neredzam. Ko es varu izdarīt? Es varu novietot šo te rāmīti te virsū. Starp citu, var gadīties tā, ka mēs viņu neredzam. Tad mēs loģiski domājam, ka mēs šo te
attēlu aizdzīsim uz fonu un ieraudzīsim, bet mēs viņu tik un tā neredzam. Tāpēc, ka attēls man ir iekopēts augšas slānī, savukārt rāmītis man ir centra slānī. Tāpēc mēs šo attēlu arī pārvietojam uz centru, un tagad mēs viņu varam aizdzīt uz fonu, un mums parādās rāmītis. Te es redzu, ka man attēls vēl ir nedaudz jāsamazina. Nu, un atkal izdalām abus, labais taustiņš, make clipping mask, un tagad šo te attēlu mēs varam ievietot lūk te. Rezultātā mums saglabājas visi šitie te gradienti, no melna pāreja uz attēlu, šeit arī saglabājas no melna pāreja uz caurspīdīgu, mums saglabājas nosaukums. Un, ja mēs gribam, mēs to nosaukumu varam saglabāt, piemēram, šo te slāni mēs varam nokopēt, velkot viņu uz leju un palaižot uz šitā te plusiņa. Mums ir 2 slāņi Džeina Eira. Tagad mēs vienu varam aiztaisīt, un uz otra slānīša mēs varam uzrakstīt Kabaredina Burg. Nu, un attiecīgi šo te, protams, mēs nocentrējam. Nu, un šajā situācijā mums ir plakāts, kuru mēs varam mainīt. Tātad šajā gadījumā ieeju centra sadaļā, noņemu atstiņu no šī attēla, man parādās Džeina Eira. Ja es ieiešu sadaļā augša un uzlikšu ķeksīti Džeinai Eirai un noņemšu atstiņu no Kabaredina Burg, tad man parādās šis plakāts. Protams, mums ir risks pēc mēneša aizmirst, kur ir kurš slānis, tāpēc te mēs atkal domājam jau patstāvīgi, kad mēs veicam darbu, vai mēs taisām vienkārši blakus kopiju, un tad mums ir daudz vairāk slāņu, daudz vairāk visā kā, bet mēs konkrēti redzam, kas mums ir, un mums nekas nav jāpārtaisa. No otras puses, ja mēs jūtam, ka mēs vienkārši gribam to arhīvam saglabāt, mums nekad tas nebūs vajadzīgs, bet lai paliek, tad mēs varam darīt tā. Tātad uzdevums jums izveidot pēc šī te plakāta parauga vēl 3 plakātus. Tāpat kā man ir izveidoti lūk šeit. 3 dažādi plakāti, un tēma ir vienalga kāda. Teātris, opera, hokejs, pārgājieni, dambrete vai valsts svētki, vienalga kāda tēma. Nu, un tagad veiksmi jums darbā slāņos. Atā!